Sveiki visiem! Ar jums Emīls no FX Finance un prognozes uz 21. jūniju 11. gadu. Tātad sakojoši, kā redzam, mums tad, protams, sākam ar eiro, un kā redzam, mums tātad šeit bija pārdošanas no 43,25, un, diemžēl, līdz pat pašam galam, līdz mūsu mērķiem cena neaizgāja, un, teiksim, tā atstrādāja tātad šos te pirkumus, jā, kurus es vakar nedevu par cik, tātad uzskatītos mazliet par agresīviem, par cik stops mums tad būtu jāizvieto aptuveni 150 punktu, un mērķis būtu tikai aptuveni kā 90 punkti, tāpēc šo te darījumu arī izlaidām. Bet uz doto mirkli tad nevajag pārdzīvot, ka nav savākt šis te kāpums, jā, teiksim, tā nekas traks nav noticis, bet ko mēs varam iesākt, ja caurstīs līmeni 43,25 tagad uz augšu, tad būs pilnvērtīgs caurstiens, 40 punktu vai lielāks, jā, tad pie atgriešanās mēs varēsim iestāties pirkumos. Jā, tātad mērķis mums tātad būs tāda augstākā slēgšanās cena, un risku mēs slēpsim tātad aiz 61. FIBO līmeni. Tad neaizmirstam, ka mēs šeit varēsim novilkt FIBO. Tad, un ja viņš sakritīs mums tātad līmenis ar 38. FIBO vai 50. FIBO vai 23. FIBO, nav nozīmes, tad stopu mēs slēpsim aiz 61. Nav obligāti jāslēp stops aiz šiem te minimumiem. Mēs ļoti korekti varam aiz 61. Fibonacci līmeņa paslēpt mūsu stopu. No pašas apakšas FIBO mēs nevaram vilkt, par cik šeit viņš ir bijis caursists. Un tāpatās viņš arī mums šeit ir bijis caursists. Tāpēc mēs arī viņu, teiksim, tā vilkt nevaram. Mums jāvāk pēc pēdējās kustības. Nu, lūk, tālāk. Dolārs pret franku. Tad, jā, eiro, vienīgais signāls, pirkumi pēc īsta caurstiena, un atgriešanās, mērķis augstākā slēgšanās cena, risks aiz 61. FIBO. Dolārs franks, tad ļoti līdzīga situācija. Šeit mēs arī tāpatās valkam, varēsim novilkt FIBO, bet arī tikpat labi mēs varam sagaidīt kārtīgu smuku caurstienu. Pie atgriešanās varēsim iestāties tātad pārdošanās par cenu 84,65. Risku mēs slēpsim, vislabākais būtu slēpt aiz šīm te virsotnēm, jā, kas tad būtu 60 punkti, un mērķi izvietot tādu zemāko slēgšanās cenu. Un būtībā jāsaka arī frankam, tas būtībā ir arī viss, nav īsti daudz pagaidām darījumu, tagad mums tāda notiek vairāk gaidīšanas spēle, kad tirgus sakustēsies, kas tad īsti notiksies. Nu, lūk, tātad pēc tam mums sako tāda dolārs Kanāda, ļoti līdzīga situācija, gaidam īstu smuku caurstienu uz leju, pie atgriešanās iestājamies pārdošanās, stopu mēs tātad varēsim slēpt aiz 61. FIBO līmeņa, un mērķi likt zemāko slēgšanās cenu. Jā, tas būtībā ir arī uz Kanādas. Nekas cits šeit arī pagaidām pieejams mums nav. Austrālijas dolāram vēl joprojām tāpatās mums tātad ir jāgaida. Jā, tad jācaurstīs uz augšu, tad pie atgriešanās varēs nopirkt, bet ņemiet vērā, ja cena aizies līdz pretestībai, jā, tad šeit pirkt vairs nevajadzētu. Ja viņa tātad caurstīs šo līmeni, jā, nu būtībā šeit, jebkurā gadījumā būs jau pieskaršanās pretestībai, tāpēc mēs, ko labāk varētu izdarīt, ir atvērt pārdošanas no pretestības, nekā gaidīt caurstiet pie atgriešanās un pirkt. Jā, tas būtu mazliet agresīvi, tāpēc es īstenībā ar šo līniju noņemšu nost. Tātad pārdošanas no pretestības līnijas, jā, tas ir tas, ko mēs tātad varētu izdarīt. Stopu mēs tātad slēpsim virs šīm te virsotnēm. Jā, un mērķi mēs tad izvietosim tātad kanāla atbalstu. Tad diezgan liels mērķis. Jā, nenobīstieties no lieliem mērķiem, droši izvietojiet viņus. Jā, jums stops būs tad aptuveni 75 punkti, un mērķis būs aptuveni 200 punkti. Bet tad es domāju, ka tas nenotiks vienas dienas laikā. Tāpēc tāpatās rīta, ja cena aizies līdz pārdošanām, tāpatās arī rītā es tātad jums teiksim tā došu jaunu ziņas, jā, kas tālāk ir jādara šo te darījumu, kā jau vienmēr esmu to darījis. Ar pateikšu, ja vai ir vērts jau pārlikt stopu par nulēm, vai jau varbūt tās stopu pārlikt peļņaziņā, vai varbūt tās šo te darījumu aizvērt ciet. Jā, tad šo te informāciju es jums tātad sniedzu. Nu, lūk, un būtībā tas arī Austrālam arī viss, ja cena nokrītās līdz atbalstam, šeit pirkumu nebūs, un zinu. Esmu pārliecināts, ka jūs arī zināt, kāpēc.
Cik mums tad nav bijis, teiksim, tā cena pie šīs te pretestības, un ja viņi tagad dosies uz augšu, šeit nebūs pilns gājiens, un tas jau tad liecina par caurstienu. Tāpēc pārdosim no pretestības, bet nepirksim no atbalsta. Ja atbalstu caurstīs, tad pie viņa atgriešanās varēsim jau pārdot. Nu, lūk. Jaunzēlandes dolārs. Tātad šeit arī tāpatās mums bija pārdošanas no šīs te kakla zonas, bet, diemžēl, arī cena neaizgāja līdz saviem maksimālajiem mērķiem. Un tātad, diemžēl, devās uz augšu. Pat nevis maksimāliem, pat diezgan tā vidējiem mērķiem viņa pat neaizgāja. Jā, norēģēja no pirmajiem pirkumiem, no šīs te tātad mediānas. Un tātad tagad, jā, kā jau minēju, tātad mums tāds stops bija pārlikts pa nulēm. Un tad viņš, diemžēl, mums tad šeit arī aizvērās par nulēm. Tad, ja caurstīs tagad līmeni 81,17 aptuveni, jā, tad precīzi šeit diezgan grūti tā noteikti 81,17, ja viņu caurstīs, tad pie atgriešanās mēs varēsim nopirkt, mērķi liksim augstāko slēgšanās cenu, un stopu mēs tad slēpsim aiz arī tāpatās 61. FIBO līmeni. Tad novilksim FIBO un aiz 61. viņu tad paslēpsim. Nu, lūk, tas tātad ir uz Jaunzēlandes un būtībā arī uz visiem valūtu pāriem. Jā, tad, diemžēl, nav pārāk dāsni grafiki, kur mēs varētu pēc iespējas ātrāk iestāties darījumā un, teiksim, tā lieki neko negaidīt. Vienīgais, kur mēs varam izlikt atlikto, tas ir uz Austrālijas dolāru aptveri pa cenu 0,655, jā, stopu izvietojot. Tātad līdz pateikšu precīzāk. Tātad stopu izvietojot 75 punktus un mērķi izvietojot 200 punktus. Tas ir tas, ko mēs tagad varam izdarīt. Jā. Uz visiem pārējiem valūtas pārējiem mums tad ir jāgaida caurstiens, un tad mēs tikai varam izlikt atliktos, gaidīt atgriešanos un atlēcienus. Nu, lūk, tad būtībā tas ir arī viss. Jā, tad neaizmirstam visu šo te apstīties tātad fxf.lv mājaslapā sadaļā fórums. Jā, tad tur visu šī te informācija tiks izvietota par jaunumiem, par darījumiem, pareizāk, par mērķiem un stopiem. Paldies par uzmanību, tad veiksmīgi jums arī tirzniecība. Visu labu!